Šodien lielā piekdiena, jeb lielā sāpju diena. Un šodienas svētrunu es gribētu saukt kā lielā cīņa, jo es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka tas, ko Kristus izdarīja mūsu dēļ, ka tas nebija tā vienkārši un vienā mirklī izdarāms, ka tas bija ilgstošs ceļš, uz ko Kristus gāja, un tā bija milzīga cīņa arī viņā pašā. Jau 30 gados, kad viņš atklāti jau nāca pie cilvēkiem un viņš atklājās un tika kristīts ar Jāņa kristību. Viņš devās tūkstnesī 40 dienas, un viņš tur pavadīja, lai sāktu cīnīties. Lai norūdītos, lai sagatavotos šī vissvarīgākai dienai, lielajai piekdienai. Un ziniet, viņš visas cīņas uzvarēja. Un ienaidnieks neko nespēja viņam pretī likt. Bet šodien šī ir otrā reize, kad esmu aicināts runāt šajā dienā, nopietnajā un mums tik svarīgajā dienā, lielajā piekdienā. Un es tomēr apzinos to pie sevis, kad es neesmu cienīgs, lai ko daudz teikt par šīm ciešanām un par šo dienu. Jo nav nekā tāda, ar ko es varētu salīdzināt šīs ciešanas. Jo kas gan es tāds, lai izprastu šīs Kristus ciešanas? Lai kā es par viņām domāju un mēģināju, es nespēju izprast, kā pats Dievs varēja nonākt cilvēku izskatā šajā pasaulē un izciest šīs briesmīgās sāpes, pazemojumu. Un savu dzīvību atdot pie krusta Golgātā. Tāpēc es tomēr gribu sākt ar vārdiem no rakstiem. Un es pieļauju, ka šodien, kas mēs esam šeit sanākuši,
varbūt ne visi ir lasījuši šo ciešanu stāstu par Jēzu Kristu. Tāpēc es gribu to vēlreiz ar to arī sākt un to jums priekšā lasīt. Un tas ir Mateja evaņģēlijas 27. nodaļa. No 1. līdz 54. pantām. Bet rīta agrumā visi augstie priesteri un ļaužu vecāji pieņēma lēmumu par Jēzu viņu nonāvēt. Un tie saistīja viņu, aizveda un nodeva to zemes pārvaldniekam Pilātam. Tad Jūda, viņa nodevējs, redzēdams, ka viņš pazudināts, nožēloja to. Atnesa atpakaļ 30 sudraba gabalus augstajiem priesteriem un vecajiem un sacīja: Es esmu grēkojis, nododams nenoziedzīgas asinis. Bet tie sacīja: Kas mums par daļu, raugi tu pats? Un viņš nometa sudraba gabalus templī, aizgāja un pakārās. Bet augstie priesteri paņēma sudraba gabalus un sacīja: Nepieklājas tos likt Dieva šķirstā, jo tā ir asins nauda. Bet viņi nolēma pirkt par tiem podnieka tīrumu, svešiniekiem par kapsētu. Tāpēc šis tīrums ir nosaukts par asins tīrumu līdz šai dienai. Tā ir piepildīts tas vārds, ko pravietis Jeremija runājis sacīdams, un tie saņēma no Izraēla bērniem 30 sudraba gabalus. Tik dārgu maksu tie bija noteikuši, un deva tos par podnieka tīrumu, kā tas kungs man ir pavēlējis. Bet Jēzu veda zemes pārvaldnieka priekšā. Un pārvaldnieks viņam jautāja: Vai tu esi Jūdu ķēniņš? Bet Jēzus sacīja uz viņu: Tu to saki. Un kad augstie priesteri un vecēji viņu apsūdzēja, viņš neatbildēja nenieka. Tad Pilāts saka uz viņu: Vai tu nedzirdi, cik smagi tie liecina pret tevi? Un viņš tam neatbildēja neviena paša vārda, tā ka pat pārvaldnieks ļoti brīnījās. Bet svētkos zemes pārvaldnieks mēdza atlaist tautai vienu cietumnieku, kuru tā vēlējās. Un tanī laikā tiem bija kāds sevišķi bīstams cietumnieks vārdā Baraba. Un kad tie bija sapulcējušies, Pilāts sacīja uz tiem: Kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu? Vai Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Jo viņš zināja, ka tie to bija nodevuši aiz skaudības. Bet viņam sēžot uz soļa krēsla, viņa sieva sūtīja pie tā un lika sacīt: Liec mierā šo taisno, jo es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet augstie priesteri un vecāji pierunāja ļaudis, ka tie izlūgtos Barabu, bet Jēzu nokautu. Un zemes pārvaldnieks atbildēja un sacīja tiem: Kuru jūs gribat no šiem abiem, lai es jums atlaižu? Bet tie sacīja: Barabu. Tad Pilāts saka tiem:
Ko tad es, lai daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Viņi visi saka, sist viņu krustā. Bet viņš sacīja, ko tad viņš ļauna darījis? Bet tie brēca vēl vairāk, sist viņu krustā. Bet, kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļuva vēl lielāks, tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā, sacīdams, es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm, raugait jūs paši. Un visi ļaudis atbildēja un sacīja, viņa asinis, lai nāk pār mums un mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šauta un nodeva, lai viņu sistu krustā. Tad zemes pārvaldnieka karavīri ņēma Jēzu, veda to pārvaldnieka pilī un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura mēteli. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to viņam galvā, un deva viņam niedri labajā rokā, un locīja ceļus viņa priekšā, viņu apsmiedami un sacīja, sveiks jūdu ķēniņ. Tie spļāva viņam virsū, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un, kad tie bija viņu apsmējuši, tad tie novilka viņa mēteli un apvilka viņam viņa paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Bet iziedami tie sastapa cilvēku no Kirēnas, vārdā Sīmani. Tie piespieda nest viņa krustu. Un nonākuši tai vietā, ko sauc par Golgātu, tas ir pieres vietu. Tie viņam deva dzert etiķi. Maisītu ar žulci. Un kad viņš to nobaudīja, viņš negribēja to dzert. Un tie sita viņu krustā un izdalīja viņa drēbes savā starpā ar mesliem. Tie sēdēja tur un apsargāja viņu. Un virs viņa galvas tie pielika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš. Tad divi slepkavas tika kopā ar viņu krustā sisti, viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Bet garām gājēji zaimoja viņu galvas kratīdami un sacīja. Viņš gribēja noplēst templi un to atkal uzcelt 3 dienās. Palīdzi pats sev, ja tu esi Dieva dēls, kāp no krusta zemē. Tāpat augstie priesteri līdz ar rakstu mācītājiem un vecajiem apsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzējis, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēla ķēniņš, lai nokāp no krusta, tad mēs ticēsim uz viņu. Viņš Dievam uzticējies, tas lai glāb viņu, ja grib, jo viņš ir sacījis, es esmu Dieva dēls. Tāpat arī slepkavas, kas līdz ar viņu bija krustā sisti, zaimoja viņu. Bet no 6. stundas tāpat tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai. Bet ap 9. stundu Jēzus sauca stiprā balsī. Elī, Elī, lamā sabaktānī. Tas ir, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis?
bet daži no tiem, kas tur stāvēja, kad tie to dzirdēja, sacīja: šis sauc Ēliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, pildīja to ar etiķi, uzsprauda to niedrē un dzirdīja viņu. Bet citi sacīja: pagaidi, redzēsim, vai Ēlija nāks un glābs viņu. Bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida savu garu. Un redzi, tempļa priekškars pārplīsa no augšas līdz apakšai 2 gabalos, un zeme trīcēja, un klintis šķēlās, un kapi atdarījās, un daudzi svēto miesas, kas dusēja, cēlās augšām. Un tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā un parādījās daudziem. Bet virsnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīcu un visu, kas tur notika, izbijās ļoti un sacīja: patiesi, šis bija Dieva dēls. Āmen. Lasot šo visu notikumu, es vēlreiz to pārdomāju un pie sevis domāju, bet ko personīgi man nozīmē Kristus ciešanas? Krusta nāve. Ko tas man nozīmē un kā tas maina mani pašu, manu dzīvi? Mēs ļoti daudz esam to dzirdējuši, kad mēs esam glābti. Pateicoties Kristus šim lielajam, milzīgajam upurim, šīm ciešanām, pazemojumam, viņa nāvei pie krusta, ka mēs esam glābti. Un tā ir patiesība. Jo ir rakstīts: ik viens, kas ticēs, taps izglābts. Kas ticēs, ka Jēzus Kristus ir nācis šajā pasaulē, lai atdod savu dzīvību par mums grēciniekiem, tas tiks izglābts. Tā ir patiesība. Bet ko mēs tālāk darām ar šo patiesību? Ja mēs uzdod šos jautājumus daudziem, kas sev dēvē par ticīgiem cilvēkiem, viņi visam tam piekritīs. Jā, Kristus ir arī par mani cietis, un es esmu glābts pateicoties viņam. Retais, kurš to nolieks. Bet ko tas maina manā dzīvē, šajā dzīvē, kad es dzīvoju šobrīd šajā pasaulē?
lasot visu šo ciešanu stāstu, es kā grēcinieks apzinos, kad es esmu tas, kurš visvairāk bija cietis visu šīs ciešanas. Tur bija man jābūt. Es pat brīžiem iedomājos tādu situāciju, kad esmu nosodīts dēļ saviem grēkiem un stāvu tiesas priekšā un man nu ir pasludināts spriedums, nāve, un es bailēs sāku trīcēt un drebēt, un man sirds pamirst izbailēs. Bet tad pēkšņi kāds iesaucās, nebīsties, es izcietīšu tavā vietā. Es uzņemos tavus grēkus. Es atdošu savu dzīvību tavā vietā. Protams, cilvēcīgi mēs esam priecīgi, un tas ir tāds atvieglinājums. Bet kas ir šis cilvēks? Vai tiešām tas viss tāpat paliekās? Un mūsu dzīvēs nekas nemainās. Vai mēs neesam aicināti uz ko lielāku, uz ko vairāk? Vai mūsu dzīve turpinās, mūsu pašapmierinātība, labklājība, komforts, labsajūta, miers, prieks? Jeb tomēr Kristus mūs ir uz kaut ko vairāk aicinājis. Un tomēr, lasot svētos rakstus, Lūkas evaņģēlijā 9, 23, 26, vēl pirms Kristus bija krustā sists, viņš teica saviem mācekļiem, un viņš sacīja uz visiem, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi. Ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā? Jo kas kaunas manis un manu vārdu dēļ, tā paša dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un sava tēva un svēto eņģeļu godībā. Un turpat turpinājumā varētu lasīt arī 1. Pētera vēstulē 2. nodaļā no 21 līdz 23. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādāms priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Šeit jau mēs nomanām
kad Jēzus Kristus, kad viņš sev atdeva pilnībā visu sevi par mums grēciniekiem, tad viņš nav domājis, kad mēs pēc tam paliksimies tādā bezdarbībā vai tajā pašā stāvoklī, kur mēs katrs esam, bet viņš rādīja mums priekšzīmi un aicinājis sekot viņam, viņa priekšzīmē. Un tomēr, lasot šo ciešanu stāstu, ne visi mēs esam tik drosmīgi, lai mēs varētu tā uzreiz atsaukties Kristum un teikt, šeit es esmu, sūti mani. Bet tomēr uz to mēs esam aicināti ņemt dalību šajā lielajā cīņā par cilvēku dvēselēm, nepalikt malā. Jo viņš arī Pēterim, viņš saviem mācekļiem, viņš teica, kad viņš staigāja pie Galilejas jūras, staigādams, viņš redzēja Sīmanu un Sīmanu brālis Andreju tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. Un Jēzus tiem sacīja, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tūdaļ tie savus tīklus atstājuši viņam sekoja. Ziniet, arī es kādreiz esmu daudz maldījies un dzīvojis lielos grēkos. Bet, kad tam kungam patikās man apžēlot un man saukt atpakaļ savā tūmā pie sevis, pie saviem ļaudīm, savā draudzē. Un kad es nožēloju visu darīto, kad es metos pie viņa kājām, tad es sapratu, cik dārgs ir šis upuris. Un es sevī solījos, kad es sekošu savam glābējam, kad es nedzīvošu vairs sev, bet Kristum. Un ziniet, es piekrītu piedalīties, ņemt dalību šajā lielajā cīņā par cilvēku dvēselēm, kas vēl tik daudz maldās un ir uz pazušanas ceļa. Un, ziniet, šis ceļš nav viegls. Un mums bieži vien ir jādara tas, ko mēs varbūt negribētu darīt. Cilvēkam dabā ir vienmēr izvēlēties vieglāko ceļu. Ja kaut kur ir sagaidāms ciešanas, mēs
varbūt izvēlamies tomēr izvairīties no tām. Un tā nu ir sanācis, kad arī šajās dienās pirms neilga laiciņa arī man pašam ir sanākuši saskarties ar ciešanām, fiziskām ciešanām pie miesas, jo esmu aicināts strādāt darbu, kur ir kolektīvs, vīriešu kolektīvs, kur ir tiešām daudz problēmas, kur ir atkarības, ļaunums, cietsirdība, nocietināts sirdis. Un šajā vidē Kristus man ir ielicis. Un darbs ir arī smags, bet es zinu, kāpēc es tur esmu. Kāpēc tas mans kungs man tur ir aicinājis būt. Bet arī kaut kādā brīdī arī es paguru un tad, kad jau bija tiešām jau tāds periods, kad man bija miesa pavisam sagurus, es tomēr, kā teikt, neizturēju līdz galam, bet vērsos pie savu priekšnieku, lai viņš man dod kādu citu darbu, sūta nedaudz vieglāku darbu. Un tā nu es no viena cita ceha pārgājusi, man pārsūtījusi uz vienu citu cehu, kur vieglāk šis darbs bija. Bet nepagāja ne 3 nedēļas, aptuveni 3 nedēļas, kad es šajā cehā zaudēju 3 daļu no savu pirksti. Strādājot pie garinātāja, darbs it kā fiziski bija vieglāks, bet bija jābūt tur ļoti uzmanīgam. Un, protams, šis bija tur dažādi iemesli, tas aparāts negāja tik labi, kā vajadzēja, bet tomēr fakts paliek fakts, es pazaudēju šo te pirkstu. Un pirmā man doma bija, kāpēc tas tā notikās. Kāpēc? Jo es zinu, ka nekas bez Dieva ziņas nenotiek mūsu dzīvē. Ne mats no galvas nenokrīt bez Dieva ziņas. Viņš visas lietas pārvalda, par visu viņš valda un viņš visu kontrolē. Un kā arī rakstos ir teikts, jo mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Bet tomēr man bija tāds nemieris, es domāju, kāpēc tam tā bija jānotiek. Vai Dievs tāpēc, kad es izbeigu smagāku darbu un meklēju vieglāku, man būtu sodījis? Kā jums šķiet, vai tas bija dēļ tā? Ziniet, ja mēs tā domātu, un ja es tā domātu arī par šīm lietām, tad man bija jāzaudē visi locekļi, ne tikai pirksta gals. Un man jau bija sen jābūt beigtam. Un Elas liesmās jādeg. Bet Dievs mūs pazīst, katru mūsu sirdi. Un ziniet, tomēr tajās dienās 3, kas notika ap šo notikumu, kad es zaudēju savu pirkstu 3 daļu, notika vēl arī citas lietas. Vispirmām kārtām jau sākšu ar to, kad tajā cehā, kur es nonācu, bija kāds
ļoti ar smagu alkoholu atkarīgs kāds vīrietis. Viņš pat darbu laikā nespēja atturēties. Viņš lietoja alkoholu. Un ziniet, man bija iespēja viņam katru dienu nobrīdināt, ka laika ir maz un ka Dievs ciešās, kad viņa pacietība ir liela, bet viņš ciešās. Un viņš gaida, lai viņš atgrieztos no saviem grēkiem, lai viņš meklētu pēc palīdzības šis vīrs pie Dieva. Un kad Dievs viņu spēja atbrīvot no šī alkohola. Un man bija iespēja viņam liecināt. Protams, es no citiem saņēmu arī no kāda cita atkal uzslavas, ka šis aizmugurē bija teicis, šis kā bija riebīgais, ticīgais. Ka viņš viņu ciest nevar. Tā ir laba uzslava. Un atcerēsimies to, kad mums nav jācīnās ar miesu un asinīm, bet ar šīs pasaules tumsības valdniekiem un spēkiem. Un ka ļaunais, viņš neliksies mierā, ja mēs ieejam viņu teritorijā un gribam atņemt kādus viņu cilvēkus. Viņš plosās un ir nikns. Un viņš mēģina mūs ievainot, mēģina mūs apturēt, mēģina mūs kaut kā paralizēt, lai mēs sabīstamies, lai mēs neuzdrošināmies turpināt iesākto, lai mēs apklustam. Un ziniet, pirms notikās arī šis gadījums ar pirkstu, es biju pie kāda sava radinieka un arī, nezinu, kaut kā šajās dienās man tā gars pamudināja, tas tā nav vienmēr, ka tik daudziem man Dievs dod tā iespēju liecināt, bet gars pamudināja kaut kā, un es biju aizbraucis pavisam par citu lietu, bet kaut kā tā sanāca, kad man bija viņi jābrīdina, ka man viņiem bija jāliecina, jāstāst un jāaicina nākt un tuvoties Dievam pie Kristus, Jēzu Kristu. Bet atbildi, ziniet, skanēja, mums nav laika. Mums ir jāceļ māja, nams. Mums nav laika. Cik tas ir nožēlojami un bēdīgi skumji. Kad cilvēkam nav laika, lai gan viņš nezina, varbūt šis ir pēdējais gads, kad viņš dzīvo šajā pasaulē. Jau tajā pašā vakarā man kāds cits zvanīja, darba kolēģis, un lūdza, vai es nevarot vēl vakarā viņu aizvest uz Kuldīgi uz slimnīcu, jo tur ir viņa sieva ar mazo bērniņu 1,5 gadu, kurš ir aplaucējies ar karstu vārdošu zupu, un ir smagi aplaucējumi, un viņš nonāca slimnīcā, un kad nav kas viņus pārved mājās, es teicu, labi, dosimies. Un kā jūs domājat, atkal šajā brīdī, kamēr es devos uz šo slimnīcu, man bija atkal iespēja liecināt par to kungu, sludināt par Kristu.
Un to es darīju gan prom braucot, gan apakaļceļā, arī, kad sieva bija. Un brīnumainā kārtā šis mazais bērniņš, kurš bija aplaucējies, bija tik kluss, varbūt kā dažas reizes iepīkstējās. Un tad man likās, varbūt es pa skaļi runāju un liecinu. Bet viņi klausījās, un šī sieviete teica, jā, es jau par to esmu domājusi, es pat esmu lūgusi. Un es viņus uzaicināju uz mūsu svētbrīžiem Užuļos, bet jau brīdināju, kad Sātans jums tik viegli to neļaus darīt. Būs cīņa. Un viņi teica, jā, mēs saprotam. Bet, kad pienāca šī sestdiena, es viņus pat apsolīju aizvest. Protams, kad radās iemesli, tad viņi nevarēja ierasties. Jūs redziet, kāda cīņa notiekās par katru dvēseli. Un mēs, kas šeit esam, mēs esam aicināti ņemt dalību šajā cīņā. Nevis būt stāvēt malā, būt tikai klausītāji, kas klausās, kas dzirdējušos ciešanu, stāstu, patiesību. Un tad mēs ejam tālāk un dzīvojam tālāk mierīgi savu dzīvi, bet lai mēs iesaistamies šajā cīņā. Un jau nākamajā dienā pa šo pašu ceļu mani paši ved uz slimnīcu. Cik zīmīgi. Bet tas bija šoreiz mans priekšnieks, kurš man ved ar man nozāģēto pirkstu. Bet pie sevis es nodomāju, beidzot, man ir tāds brīdis, kad es viņam varu pasludināt. Jo darbā jau nav tāds. Mēs varam saviem darbbiedriem, kolēģiem, mums atrodās kāds brīvs mirklis, ka varam parunāties, bet ar priekšnieku vienmēr ir sarunas nopietnas par darba lietām un sarežģīti ir iesākt par tādām lietām. Bet tur es varēju visu ceļu ar viņu runāt, un viņam bija jāciešās, tāpēc, kad es arī cietos. Man sāpēja vairāk. Un, ziniet, es nezinu, kas tālāk ar šiem ļaudīm notiksies, kā Dievu gars darbosies. Vai kāds no viņiem atgriezīsies, iegūs pestīšanu, glābšanu. Bet es zinu, ka Kristus mani aicināja, un es to darīju. Neskatoties uz to, ka tas prasīja ciešanas, sāpes, tajā ģimenē bērnam bija jācieš. Lai priekšniekam stāstītu, man bija jācieš. Un tā vienmēr kādam ir jācieš, lai kāds atgrieztos, lai kāds piedzimt no augšienes. Jo tas jau ir Mūzes 1. grāmatā rakstīts jau tāda līdzīga. Es par to tā aizdomājos, ka Dievs teica, tev būs sāpēs dzemdēt. Kāda sakritība, lai kāds piedzimtu, kādam ir jācieš sāpes. Ziniet, vēl es gribēju jums dalīties ar sajūtām, ka kolīdzi tikko es notika tas nelaimes gadījums ar manu pirkstu, kad es nozāģēju. Ziniet, kāda ir cilvēka rīcība tajos brīžos. Neviens man nesniedz palīdzību, bet man burtiski izstūma no ceha ārā un teica, hei, meklē priekšnieku. Es vaicāju, kur ir aptieciņi? Viņa teica, meklē priekšnieku, es savu saķerto pirkstu nozāģēto. Gāju ārā, gāju uz citu cehu, arī tur neviens man nesniedz palīdzību.
tikai ķēru telefons, lai sazvanītu priekšnieku, jo priekšnieks izrādās nebija uz vietas, viņš bija kaut kur aizdevies. Tur brigadieris staigāja pa sētu, noskatījās uz mani ar nožēlojumu aci. Es stāvēju sētas vidū, bet es zināju, Kristu, tu esi ar mani. Paldies!